no Pēršu mājām. Kā izgāja pēc biesmiem 1973. gadā, tā vēl nav atgriezies. Viktors Giga nebija īsti glīts džeks, bet kā post viņam pieturējās. Allaž pirka sev drēbes kvazimodē. Tils Pūce, pazīstamais rokmūziķis savam ansamblim Spieģelis, atcerēja dziesmu 4 dziedošu aktieri Dailes bufetē. Latvijas Kārlis jau 1532. gadā atklāja trotilu, bet neviens to tā arī neuzzināja. Jā. Georgs Vašingtiņš. Reiz ar čomiem iemaldījās dziesmu svētku parkā, kur pa visiem izlietoja 19 lētos vīnus. Tagad tur palicis laukums, kur zāle neaug. Vašingtiņa laukums. Pēc gada Pēteris Āboliņš izgudroja laika mašīnu, aizbrauca pagātnē un sačakarēja visu mūsu vēsturi. Benjāmiņš bija jokains vīrs, staigāja mācīdams mammām, kā audzināt bērnu. Tās viņam atbildēja: Benjāmiņ, tu tik ir riktīgs spoks. Pirmais, starp citu, latviešu, Jānis, kas sāka atzīmēt, Jānis īstenībā nemaz nebija Jānis, Tas bija Pēteris, Jāņa labākais draugs. Pulksteņmeistars no Jelgavas Haims Fausts stāsta, ka naktī uz sestdienu pilsētas parkā redzējis vēlu. Latvijā jau 823. gadā Ibitkina Pēters atklāja rakstību uz žogiem, bet pārāk necenzēto teicienu dēļ tā tika aizliegta līdz labākiem laikiem. Vēl joprojām tie tiek gaidīti. Ojārs Desejs nekad nav bijis Lieķijā, vairāk ceļojis kājām uz Vidrišiem, kur ciemojas pie vienača Miķeļa, kas lopus nebaroja, tāpēc viņa lopi dzīvoja mežā, un Miķelis nekad nezināja, cik to lopu viņam bija. Miška Dostojēvičs no Daugavpils bija riktīgs idiots. Apmīza kaimiņiem visas durvis. Armēņu izcelsmes Latvijas pilsonis Dako Artaņjans kontrabandas ceļā ievedis briljants no Anglijas, tagad dzīvo zaļi Zolitolu. Puškina īstenībā sabiedrēja ar lielgabalu pie Duntes Jūrmalā. Žanna Dace Ārka kādu dienu uzaicināja radus uz dārzu svētkiem, sākt cept barbekju, bet viss bēdīgi beidzās. Bārdzenis no Siguldas Jānis Figa rosījās ne pa jokam, katru dienu brauca uz cēsīm uz darbu, šurpu, turpu. Olu vīrs. Olu vīrs. Pusīt, Las par olu vīru. Es lasīšu tev, es tev tikai pusīt, es tev iedošu no olu vīru. Es kā Inns Kalns tikai tikko kā iesūtīju savus superjokus. Olu vīrs Tālivaldis Vistiņš jau no mazām dienām bija radis cīnīties par sevi. Tā arī viņš parakstījās Olu vīrs T. Vistiņš. Ar laiku ļaudis viņu nosauc par Oliveru Tvistu, Pizas tornis iesākumā bija taisns, bet tajā laikā, kad Rainis viesojās Itālijā, viņš grūti atzvēlās pret to torni un tā arī sašķieba. Aglonas ķestera dēliņš Jānis Sebeāns vienmēr blēņojās ar baznīcas eļļu vāku un ciet ar skaļu Bahu. Vēlāk, kad emigrēja uz Vāciju, tad tā arī nosaucā Johans Sebastiāns Bachs. Vēl ķemeros tāda smaka valda, jo vēl Pētera pirmā laikā tur no Krievijas seskas ved un dūģās pārstrādā. Garā lība no lībieša apmetnes pie tagadējiem vecākiem vienā pavasarī apēda Kas tev notika? Nepazīstamu sēni mežā un vienā mirklī tapa par vīrieti. Tā viņu sauc par garo lību Merķeli. Vēlāk parādījās kāds Ganlips Merķels, bet gan jau tā pati lība vien bija, vai ne? Slavenais Āfrikas pētnieks Livingstons nebija neviens cits kā Liniņu Staņa no Lejas Urbādiem, kas ar kuģi aizmuka uz Āfriku pie mora.